Tātad mans uzdevums šodien ir pastāstīt par pēdējā gada interesantākajiem lēmumiem, kuri ir izskatīti un nonākuši līdz gala rezultātam Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Kopā būs 6 lietas. Viena lieta būs par absolūtajiem pamatiem, preču zemes reģistrācijas atteikumiem. Tas ir tas reģistrēt var vai nevar to preču zīmi. Un 5 lietas būs par relatīvajiem atteikuma iemesliem. Visi lēmumi ir stājušies spēkā, kaut gan dažiem tur apakšā būs rakstīts, ka viņš gaida stāšanos spēkā, bet patiesībā tie 3 mēneši, kuru laikā var vērsties tiesā, saskaņā ar attiecībā uz šo lēmumu ir pagājuši. Mēs vienkārši parasti vēl mēnesi uzgaidām pa virsu, ja gadījumā ir lieta vēl nav tiesā ierosināta. Ja? Bet patiesībā tie 3 mēneši, kur laikā var pārsūdzēt, ir pagājuši, līdz ar to visi stājušies spēkā. Tad par absolūtajiem pamatiem būs par preču zemes aprakstošo raksturu, ir aprakstoši vai nav attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kuriem pieteikta. Un par relatīvajiem nebūs neviena par to sajaukšanas iespēju, par ko bija tātad praktiskā nodarbība, bet būs par kaitējumu preču zemes reputācijai vai atšķirtspējai, par negodprātīgu nolūku, par agrāku firmu vai komercapzīmējumu un par autortiesībām. Jo šis ir bijis tāds gads, kad ir daudz bijis tādu, es gribētu teikt, pat nestandarta lietu. Tātad pirmā lieta ir tātad vai apzīmējumu vārdisku cilvēka dizains var vai nevar reģistrēt kā preču zīmi attiecībā uz personiskās izaugsmes apmācību, moderns vārds coachinga pakalpojumiem, vai uz konsultāciju sniegšanu par personisko attīstību, par pašapziņu, fizioloģisko īpašību analīzi. Tur tas tāds bija tāds, ka uz daļu no pakalpojumiem un precēm patentu valde šo zīmi atzina par reģistrējumu. Tur bija tādi, kam varbūt ar šiem te pašizaugsmes, apmācības, pašapziņas celšanas pakalpojumiem nebija nekādas saistības, bet uz to daļu, kam ir saistība ar šiem pakalpojumiem, tātad patentu valde šīs zīmes reģistrāciju atteica, un tātad preču zīmes pieteicējs iesniedza apelāciju. Ja mēs tā vienkārši paskatāmies uz vārdiem cilvēka dizains, cilvēks ir cilvēks, un dizains ir priekšmetu un vides mākslinieciska projektēšana un konstruēšana. Ir skaidrs, ka diez vai cilvēku var mākslinieciski projektēt un konstruēt, līdz ar to šķiet, ka tas varētu būt tāds fantāzijas apzīmējums, kuru iespējams varētu reģistrēt kā preču zīmi. Taču izrādījās, ka šis te cilvēka dizains, apzīmējums cilvēka dizains, angļu valodā tas būtu human design, ir konkrētas personas radīta metode. Faktiski tas ir šīs metodes nosaukums, tā ir holistiska sevis izzināšanas sistēma, Rīgas padomju par dzīvi, kas veicina arī cilvēka apziņas un izaugsmes virzību. Un ir izveidota starptautiska skola, kas ir atbildīga par apmācību materiāliem un certifikāciju šajā jomā. Līdz ar to tātad jautājums, vai apzīmējumi, kurš patiesībā apzīmē metodi, pie tam saistībā tieši tiem pakalpojumiem, kuriem šī zīme ir pieteikta reģistrācijai, var monopolizēt viena persona. Šī gadījumā tā bija juridiska persona. Tātad vai var monopolizēt, jo monopolizēt preču zīmes reģistrācija nozīmē monopolizēt šo apzīmējumu, tātad iegūt izņēmuma tiesības, aizliegt citiem izmantot. Tātad vai viena persona var aizliegt citiem izmantot metodes nosaukumu. Tātad pakalpojumi mērķēti plašai auditorijai, ne tikai profesionāli, ne tikai tiem, kuri apmāca, bet patiesībā ik viens var vēlēties sevi pilnveidot un celt savu pašapziņu. Tad nākošais jautājums varētu būt, vai Latvijas patērētāji vispār zina, ka tāda metode, ka tāda skola pastāv. Bet tātad lietā bija pietiekoši daudz pierādījumu, ka globālajā tīmeklī, kas tagad ir viens no galvenajiem informācijas avotiem, ja ne pats galvenais informācijas avots, ir pieejams pietiekoši daudz informācijas par šo metodi. Ir arī angļu valodā, bet ir arī latviešu valodā. Un patiesībā tas secinājums bija tāds, ka tā ir viena no vairākām garīgās izaugsmes sistēmām,
kura pastāv paralēli jogai, reiki, vēdiskai mācībai vai kādām citām šādām mācībām. Ja? Un šī ir viena no līdzīgām mācībām. Tātad šis apzīmējums cilvēka dizains nosauc vienu konkrētu šo izzināšanas, sevis izzināšanas sistēmu, līdz ar to apraksta pakalpojumu saturu un veidu. Tātad viņš patiesībā ir aprakstošs tieši uz šiem te 41. un 45. klases pakalpojumiem. Tātad saistība starp šo terminu un pakalpojumiem ir tieša un konkrēta. Un jebkuram attiecīgajā nozarē darbojošamies speciālistam ir nepieciešamība un varbūt nepieciešamība izmantot šo te apzīmējumu. Līdz ar to monopolizēt vienam tātad nebūtu godīgi, tā vienkārši runājot. Ja? Bet tātad viņam šīs tiesības būtu, viņš patiesībā kropļotu tirgu, monopolizēt šo apzīmējumu un ļaujot tikai tiem, kas kaut kādā veidā salīkst ar viņu, izmantot šo apzīmējumu. Bet jebkuram, kurš darbojas pēc šīs metodes, tātad ir tiesības izmantot šo apzīmējumu, lai pateiktu, ka viņš personiskās izaugsmes apmācību veids pēc šīs metodes. Tātad tur nav nekā neparasta, savdabīga, oriģināla vai daudzslāņaina. Ir diezgan precīzi pateikts, par ko ir runa. Tātad tā apelācija tika noraidīta un preču zīme tika atzīta par nereģistrējumu. Un, ja mēs paskatāmies tiesu praksi un arī patentu valdes praksi, tad ir bijušas līdzīgas lietas tiesā diezgan nesen, pēdējo 5 gadu laikā, man liekas, bija lieta smieklu joga, kas arī apraksta vienu metodi, kādā veidā, varbūt ne pašapziņu celt, bet sevi psiholoģiski noskaņot, mēs tā to varētu teikt. Tad ļoti daudzus gadus atpakaļ bija tāda lieta par reiki, bet tas ir, 20 gadus apmēram atpakaļ, jo reiki ir arī viena no šīm te mācībām, kuras var pielīdzināt jogai, vēdiskajai mācībai. Un tad, kas attiecas uz patentu valdes lēmumiem, tad patentu valde ir atteikusi arī cigunu, kāds ir gribējis monopolizēt cigunu, tātad, ka viņš tikai vienīgais var izmantot šo apzīmējumu. Nath, tas ir no natas joga. Un arī transcendentālā meditācija. Pat ir tādi mēģinājumi bijuši monopolizēt šos apzīmējumus. Tās visas ir bijušas vārdiskas zīmes, līdz ar to apzīmējumu, kas nosauc vienu konkrētu šo te sevis izzināšanas vai sevis pilnveidošanas sistēmu, kā preču zīmi reģistrēt nevar. Un mēs arī paskatījāmies uz Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu praksi, tad tur bija atteikta preču zīme angļu valodā The Human Design System, arī pamatojoties uz tiem pašiem argumentiem. Nākošās 5 ir par relatīvajiem atteikuma iemesliem. Tā pirmā būs par preču zīmē reputāciju. Tātad mēs praktiskajā nodarbībā izrunājam par sajaukšanas iespēju visu, un kā viens no obligātajiem priekšnosacījumiem sajaukšanas iespējai bija, ka preces un pakalpojumi ir identiski vai līdzīgi. Bet ko tad darīt, ja komersants redz, ka cits izmanto tādu pašu vai ļoti līdzīgu apzīmējumu, bet attiecībā uz precēm, kuras nav līdzīgas? Tad palīgā nāk, ja mēs tā varētu teikt, likuma pants, kas piešķir plašāku aizsardzību preču zīmēm ar reputāciju vai preču zīmēm, kuras ir plaši pazīstamas. Bet tātad lietas, kas tur tātad ir jākonstatē, ka preču zīmes ir identiskas vai līdzīgas, ka preču zīmē piemīt reputācija un ka tā persona, kura izmanto šo zīmi reputāciju vai viņai līdzīgu, netaisnīgi gūst labumu vai var kaitēt agrākās zīmes reputācijai. Un tā īsumā šo te kaitējumu, ko tad nozīmē kaitējumu radīt? Kaitējums rodas tās saiknes rezultātā, kuru
patērētājs izveido starp zīmju reputāciju un to otru apzīmējumu, kurš tātad mēģina šo zīmi atdarināt. Un, lai šo kaitējumu konstatētu, lai šo saikni konstatētu, ir jānovērtē preču zīmju līdzības pakāpe, tad jāvērtē arī preču vai pakalpojumu līdzības pakāpe, to starp vai sakrīt vai nesakrīt vai zināmā mērā tuvas ir šo te preču vai pakalpojumu auditorijas, respektīvi tam, kam viņas ir paredzētas. Tad reputācijas intensitāte, iegūtās atšķirtspējas pakāpe un sajaukšanas iespējas esamība. Un tad tūlīt pāriešu pie piemēra. Tātad man ir otrādi nekā bija EUIPO prezentācijās. Tātad agrākā zīme ir labajā pusē. Tātad agrākā zīme ir NASCAR, kas tātad ir saīsinājums no The National Association for Stock Car Auto Racing. Tātad Nacionālā sēriju sacīkšu asociācija. Un tātad tas, uz ko varētu šai zīmē piemist reputācija, ir sporta pasākumu rīkošana, proti sēriju sacīkšu pārvalde un organizēšana. Jūs labāk par mani droši vien zinat, ka viņi tur pa to apļveida treku ļoti ātri brauc un mēģina saprast, kurš to var izdarīt visārtāk. Tad apstrīdētā zīme sastāv no tā paša vārda NASCAR, tikai klāt ir pielikts vārds GEL, un preces un pakalpojumi ir farmaceitiskie produkti un medicīnas iekārtas un silikona gēla pārklājuma rētu ārstēšana. Tātad ir skaidrs, ka tādas tiešas līdzības, protams, nav identiskas, bet arī līdzība, visticamāk, nav šādam precēm un pakalpojumiem. Jo tas, kurš rīko sporta pasākumus, parasti farmaceitiskos preparātus neražo. Tātad pirmkārt, vai šai zīmē ir reputācija? Mums bija 5 gadus atpakaļ viena lieta, kur tās zīmes bija identiskas. Tur nebija tā gēla galā. Tātad tur jau mēs nokonstatējam, ka zīmē pievieta reputācija. Taču ir pagājuši 5 gadi, līdz ar to patiesībā ir jāpārbauda, vai joprojām tā reputācija ir. Ar to visas lietā bija tātad kārtībā, principā bija pierādījumi. Ir skaidrs, ka Latvijā nekad šīs sacensības nebūs, bet tātad lietā bija pierādījumi, ka Eiropā ir atsevišķs iesmanlīgs Brīsele un vēl kaut kur viņas notiek, plus tā reklāma un tā publicitāte ir pietiekoši liela, lai to varētu uzskatīt par zīmu reputāciju Eiropas Savienībā, jo tur bija tāda Eiropas Savienības agrāka zīme, reputācija Eiropas Savienībā. Tad nākošais, vai agrākajiem apzīmēm piemīt atšķirtspēja. Neskatoties uz to, ka tas ir patiesībā saīsinājums no nosaukuma garā, to, ko es sākumā noteicu, The National Association for Stock Car Auto Racing, paņemot pirmos burtus, sanāk NASCAR. Mūsu ieskatā šai zīmē piemīt ļoti augsta atšķirtspēja, jo tas nekādā veidā neapraksta šos te pakalpojumus, un tātad nav vājš apzīmējums uz viņiem. Tātad tur viss tā kā kārtībā. Zīmes ir līdzīgas, jo apzīmējums GEL attiecībā uz 5. klases produktiem patiesībā ir aprakstošs, jo tas tikai pasaka, ka tās farmaceitiskie produkti ir gēla formā, un arī 10. klasē tur ir gēla pārklājuma rētu ārstēšanai. Tā ir daļa, kurai trūkst atšķirtspējas, līdz ar to apzīmējumi ir ļoti līdzīgi. Un tad ir tas pēdējais jautājums, vai patērētāja apziņā radīsies tā saikne. Un tad varbūt ir stāsts no manas personīgās pieredzes. Savulaik Seviļā es esmu bijusi tajā arēnā, kur notiek vēršu cīņas. Un turpat tajā arēnā ir ne tikai tā pati arēna, bet ir arī, kā mēs to varētu nosaukt, neatliekamās palīdzības kabinets, kur, ja vajag, tad uzreiz var arī operēt. Ja, jo tad tur sadur, tad momentāli vajag to darīt. Ja? Un līdz ar to arī šeit tas domu gājiens bija līdzīgs, ka arī, es nezinu, vai NASCAR sacīkstēs arī ir šādi te kabineti, kur ātri var pirmo palīdzību sniegt, varbūt, ka tas notiek ar helikopteriem vai kā savādāk, bet tomēr šī saistība ir, ka principā šādās augsta riska sacensībās ir jābūt iespējai ātri sniegt šo neatliekamo palīdzību, tā skaitā tātad varbūt pēc kaut kādiem aparātiem vai arī pēc kaut kādām pēc kaut kādiem farmaceitiskiem preparātiem. Ja? Līdz ar to mēs konstatējam, ka šī saikne pastāv un tad iebildums tika apmierināts atzīst to priekšzīmi NASCAR GEL par spēkā nesošu.
Nākošā grupa nākošā grupa lietu patiesībā bija saistītas ar negodprātīgu nolūku, kā pamatu prečuzīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu. Tādu var iesniegt jebkura persona, un šai negodprātībai jāpastāv pieteikuma iesniegšanas brīdī. Un viens no negodprātīga nolūka tiem konstatēšanas priekšnoteikumiem varētu būt tāds, ka persona, kura ļoti labi zina, ka attiecīgais apzīmējums piemīt, kur zina, vai viņai vajadzēja zināt, ka tas apzīmējums pieder citam, faktiski rīkojas negodprātīgos nolūkos. Šeit mums bija lieta par mantojuma tiesībām, patiesībā par līdziepašniekiem, patiesībā līdziepašumu. Tātad strīds starp divām fiziskām personām, labajā pusē tāda agrāka prečuzīme, kas ir ļoti sena, 1993. Gadā reģistrēta, personai nomirstot, manto abi bērni, pēc tam viens no viņiem nomirst un manto viņa 3 bērni. Tātad, un tajā brīdī, kad tas pēdējais mantojums stājas spēkā, tajā brīdī viena no šīm personām, kurai pieder puse no tās agrākās zīmes, piesaka jaunu prečuzīmi tikai uz savu vārdu. Vēl ir nianses tāda, ka viņi piesaka nevis uz tieši tām pašām precēm, bet uz tām pašām un vēl mazliet klāt. Vai tas ir negodprātīgi, vai tas nav negodprātīgi, jo tas iebildumu iesniedzējs ir viens no tiem, kuriem tātad tagad pieder viena sastāvdaļa, respektīvi VR. Man tā identificēts, viens no tiem, kuram viena sastāvdaļa pieder. Tātad ir vai nav negodprātīgi nolūki, ja persona, kurai reāli no šīm izņēmuma tiesībām pieder tikai puse, tagad mēģina šīs izņēmuma tiesības monopolizēt. Un tur šie vispār ir vissliktākie strīdi starp radiniekiem. Ja vēl ir starp bijušiem komercdarbības partneriem, bet starp radiniekiem ir vissliktākie. Un tātad šo lietu vērtējot, mēs ņēmām vērā, ka prečuzīmes tiesības ir nevis pozitīvas, nevis es to dabūnu, bet viņas ir negatīvas, tātad es dabūnu tiesības aizliegt citiem. Un to, ka prečuzīme ir bezķermeniska lieta. Piemēram, šo mikrofonu es varētu paņemt savās rokās un visu neviens cits viņu nedabūtu. Bet prečuzīme tā mierīgi pieteikt un reģistrēt var jebkurš, jo viņa nav viena, viņa ir bezķermeniska lieta. Tie bija tie apsvērumi, kurus mēs tātad ņēmām vērā. Un tātad, par to jautājumu tātad es jau pateicu, ka persona, kurai pieder puse no šīm izņēmuma tiesībām, grib tagad dabūt arī monopolu šo apzīmējumu. Kas attiecas uz likuma normām, tad tiesības prečuzīme vienlaikus var piederēt divām vai vairākām personām, katrai noteiktās domājamās daļas apmērā. Un tātad šādām kopīgi piederošām tiesībām, piemēram, civila likuma noteikumi par kopīpašumu, cik tālu prečuzīme likums neparedz savādāk. Un tad ir civila likuma 1067. pāns, ka neviens, es tagad to otro rinkopu lasu, neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas neapgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, neatsevināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt par tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņiem nevar atņemt ar balsu vairākumu. Pamatojoties tātad uz šo te pāntu, tātad tas, kā mēs lēmām, bija, ka šāda rīcība, kad persona to, uz ko viņam pieder tikai daļa, vēlas iegūt viena pati, ka tas tomēr tā nav godprātīga rīcība. Tā īsumā pastāstot šo lietu. Jā, protams, bija jautājums par attiecībā uz precēm pakalpojumiem, kuri ir nākuši klāt, jo, ja viņa būtu pieteikusi nevis uz tām pašām precēm, bet tikai uz tām, kas tur nav, būtu pieteikusi tikai uz 3. klases kosmētiskie līdzekļi un 35. kosmētikas līdzekļi un farmaceutisko preču mazumtirdzniecību. Es pieļauju, ka tad problēmas vispār nebūtu, bet viņa tātad grib viena pati monopolizēt arī to, kas patiesībā viņiem pieder kopīpašumā. Un gala rezultātā mēs nosvērām uz to, ka arī tomēr attiecībā uz šīm pārējām precēm un pakalpojumu tas tātad varētu būt negodprātīgs pieteikums.
Tā, tad vēl attiecībā uz pamatiem preču zīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā nēsošu var būt arī firma vai komerc apzīmējums. Tūlīt pie tām konkrētajām lietām. Šī bija arī strīds vienu uzņēmumu ietvaros. Uzņēmums bija rīkojis tātad konkursu par jauna logotipu izveidi, un tas labajā pusē bija vienas darbinieces radīts logotips, kur viņa bija pieteikusi kā savu preču zīmu gala rezultātā. Tur neiedziļinoties, kas tur viņa iekšienē notika, kāpēc viņa pieteica, jo laikam tur bija tā, ka izmantoja nevis šo, bet citu. Bet tātad iebildumas bija iesniegts pamatojoties uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības nosaukumu, respektīvi firmu. Un uzņēmums pierādīja, ka ir izmantota komercdarbībā. Ja ir runa par firmu, par komercapzīmējumu, tad nav jāpierāda nekāds apjoms vai kaut kāds atpazīstamības līmenis. Sabiedrībā pietiek faktiski ar to, ka ir izmantota. Un tur bija pietiekoši pierādījumi par šī apzīmējuma iekļaušanu tātad saimnieciskajā apritē. Bet negodprātību apelācijas padome nekonstatēja, jo patiesībā tas ir viņas radīts logotips. Tagad tātad stāsts ir tāds, ka viņi ir pieteikusi atsevišķi tikai to gotiņas attēlu, jo tas, kas viņu interesēja, patiesībā bija tas gotiņas attēls. Kā viņi pati lietā norādīja, ka nekādā gadījumā viņi nepretendē uz šo apzīmējumu baltu piens, kaut gan viņa to bija ielikusi tajā zīmē, ka patiesībā viņu interesē tikai tas, lai šo te gotiņas attēlu kāds cits nesāk izmantot. Protams, jautājums var būt, cik ļoti gotiņas attēls ir atšķirtspējīgs uz piena produktiem, bet tas nav šīs prezentācijas tātad tēma. Tā, Līvi. Pirms šīs lietas tātad, laikam jāsāk ar tām atrunām, ko mēs tā kā sev nodefinējām, kas būs tas ietvars, kādā mēs šo lietu skatīsim. Tātad mūsu kompetencē neietilpst lemt, kuri tad bija īstie līvi. To vēsture noliks savā vietā, un tātad mēs to nedaram. Nedrīkstam darīt. Tad iebildumu iesniedza biedrība Līvi Roks pret preču zīmi, kas ir reģistrēta uz fiziskas personas, viena no grupas dibinātājiem vārda. Tādā ietvarā mēs šo lietu skatām. Tad princips, kuru mēs piemēram, ka ja tiesības uz grupas nosaukumu nav atrunātas ar līgumu, tad jautājums ir jānoskaidro, ņemot vērā pastāvošos preču zīmju tiesību ietvarus un apelācijas padomes strīdu izskatīt to pamatojumu ietvaros, kas norādīt iebildumu iesniegumā, nemēģinot iziet ārpus tiem. Tātad bija 4 iebildumu pamatojumi. Pirmkārt bija tātad neaizmirstam, ka iebildumu iesniedzējs ir biedrība Līvi Roks. Nevis kāda fiziska persona, bet tieši biedrība Līvi Roks. Tātad pirmais pamats bija, ka apsvērtā preču zīme atveido agrāku un nereģistrētu plaši pazīstamu zīmi. Tātad tās šaubas, kas mums radās, bija par to, vai biedrība Līvi Roks ir tā, kur ir radījuši šī apzīmējuma plašo pazīstamību. Laikam tomēr nē. Tā ir šīs grupas, lai arī kādā sastāvā viņa būtu, koncertdarbība un dziesmas, kas ir radītas vairāk nekā 40 gadu garumā. Tāpēc šo pamatojumu mēs noraidījām. Nākošais bija atkārtot nereģistrētu preču zīmi Līvi, kura lietota saimnieciskajā darbībā tik ilgi un tādā apjomā, kā tās lietošana var maldināt patērētājs. Tur patiesībā šis pats arguments, ka ne jau biedrība Līvi Roks ir tā, kura ir atbildīga par šīs zīmes arī nereģistrētas reputāciju vai plašo pazīstamību, lai viņiem būtu tiesības atsaukties uz šo likuma pāntu. Vienīgais pamats, kur mēs apmierinājām, bija tas, par kuru es jau runāju baltu pienu sakarā. Tātad
Apstrīdētā zīme ietver daļu no komercapzīmēm Leave Rocks, kur godprātīga un likumīga lietošana identiskā vai līdzīgā saimnieciskajā apritē uzsākta pirms apstrīdētās zīmes pieteikuma datuma. Jo tur tātad šī biedrība ir tā, kas nodarbojas tieši ar koncertu organizēšanu. Un tur bija gan šīs biedrības noslēgtie līgumi ar kultūras namiem, kuros tātad grupa koncertē no 17. līdz 23. gadam, un bija līgumi ar AKLAA par dziesmu izpildīšanu, jo tāda viņiem visiem ir jāslēdz. Ja? Tad šis bija tas pamats, uz kuru mēs apvienojām. Un, protams, bija negodprātīgi nolūki, kas bija visilgākais diskusija, tā sakot, jautājums ir, vai nav negodprātīgi nolūki. Jo no vienas puses persona, kura mēģina šo zīmi tagad reģistrēt, ir patiesībā viens no šīs grupas dibinātājiem izdomājis šo te vārdu. Viņš no grupas tika izstumts patiesībā ideoloģisku apsvērumu dēļ. Tāpat laikā, tad, kad viņam tika piedāvāta iespēja atgriezties 80. kaut kad, tad viņš īsti tā kā, bija mazliet tā kā apvainojies, neatgriezās, nodibināja savu grupu, kas saucās Saime. Līdz ar to tas varbūt liecina, ka viņš patiesībā samierinājās ar to, ka viņam vairs tā kā nav tas grupas nosaukums. Bet tā sajūta bija, ka viņam, kā grupas dibinātājiem, varētu būt pārliecība par to, ka viņam tā kā pienākās šis apzīmējums, ka viņš tā kā varētu pretendēt uz viņu. Līdz ar to negodprātības nolūkus mēs tomēr arī gala rezultātā noraidījām. Bet tātad iebildums apmierināts pamatojas uz šo te vienu likuma pāntu. Tā, un pēdējā lieta, man vēl ir pāris minūtes, tātad ir par autortiesībām. Autortiesības arī var būt pamats preču-zīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu. Tas arī ir starp divām personām, kuras sākušas kopīgi uzņēmēju darbību, bet tad, protams, tur sastrīdās, viens grib turpināt, otrs negrib tā kā ļaut, un gala rezultātā viena puse piereģistrē kā preču zīmi apzīmējumu, kur varbūt sākotnēji radījuši viens vai abi kopā, vai apmēram tā. Un tā tad tas, ko uz kādām tiesībām mēģina balstīties šajā iebildumā, ir, ka personai pieder autortiesības uz to labajā pusē radīto logo. Bet tātad abas lietas iesniedz savus apsvērumus, kur skaidri tika konstatēts, kādā veidā šis logo ir radīts. Tātad logo ir radīts izmantojot programmatūru, jo ir skaidrs, ka patiesībā uz dizaina darbu tātad autortiesības var pastāvēt, bet tātad kā viņš ir radīts? Es mēģināšu parādīt, tātad ir turbo logo, kurā mēs ierakstīšu, tad kādā veidā viņš ir radīts. Es šeit ierakstu savu, piemēram, vārdu. Tad es pierakstu kaut kādu es gribu vai negribu, es gribu varbūt more than pierakstīt, Dievs vien zina kas. Un tad tālāk viņš man liek izvēlēties nozari, es paņemu, piemēram, lauksaimniecību, tad es te vēl varu izvēlēties tātad kādā stilā es gribētu, piemēram, puķīti, tad viņš man vēl piedāvā kaut kādu krāsu, es, piemēram, gribētu zaļu krāsu, un tad viņš man vēl piedāvā kaut kādas ikoniņas ielikt iekšā, es varu izvēlēties, ko es gribu, un tad viņš ģenerē daudzus tos tur logotipus, no kuriem es gala rezultātā varu izvēlēties. Es tur tagad neiešu iekšā, bet tur var daudz, kādi 100 tur iznāk ārā. Un tad es varu izvēlēties, kurš tad būtu tas manējais. Tad jautājums, vai šādā veidā, vai attiecībā uz šādā veidā radītu darbu, personai, kura ir tikai klikšķinājis, tā kā es tagad, jautājums, vai es uz kādu no šiem te gala rezultātiem varētu pretendēt kā uz autortiesībām. Tātad jautājums, cik daudz jaunrades esmu ieguldījusi es? Tas būtu tas jautājums, kas tātad mums bija jārisina. Tagad es nezinu, vai es mācēšu tik tā no šitā visa. Man ir laikam jānospiež tikai tas krustiņš, vai kas? Šitas? Labi, es tagad neaiztikšu. Man vajadzētu tikt atpakaļ uz prezentāciju. Jā, paldies. Tātad. Un tātad gala rezultātā
arī mazliet pakonsultēties ar autortiesību speciālistiem, jo nepat mēs tā lielākie autortiesību speciālisti, tad mēs nokonstatējam, ka ka šī gadījumā tā jaunrade, ka konkrētā persona klikšķinot un izvēloties tikai ir ielikusi, nav pietiekama, lai varētu pretendēt uz autortiesībām. Jo pēc tam bija skaidrs, ka par vārdu kemen, kas patiesībā ir ķemeri vāciski, viņi bija novienojušies jau pirms tam savā starpā. Un ja tā, tad mūsu rezultātā, tad mūsu ieskatā tā konkrētās personas, tās fiziskās personas, konkrētā gadījumā manis, ko es tikko izdarīju, ieguldītā jaunrade tur nav pietiekama, lai attiecīgi varētu pretendēt uz autortiesībām uz šo darbu. Jā. Paldies, tas ir viss, ko es gribēju izstāstīt. Varbūt ir jautājumi uzreiz, vai mēs varam... Jā. Es tieši par pēdējo, tā ir interesanta tēma. Mēs pagājušajā gadā mums bija arī praktiskais darbs, tieši par šo te. Ja bija izvērtējums, tad ir kaut kāda nojauta, kur tā robeža, vai tas ir katrā situācijā atšķirīgi, cik ir lielam ieguldījumam jābūt, kad varētu teikt, ka ir pietiekoši, tas radošums. Es zinu, ka tas ir jocīgs jautājums, bet vienkārši, ja tas varbūt šīs lietas ietvaros bija vērtēts, varbūt bija kaut kur, kādi bija tie argumenti, kā nonāca, ka šajā situācijā nav pietiekoši. Es piekrītu, es vienkārši tīri. Šī gadījumā izšķirošs, man liekas, bija tas, ka bija tikai jāklikšķina, jāizvēlās pēc tam no ļoti daudziem piedāvātajiem rezultātiem, un arī tas gala rezultātā, ko iedod, ir tik dažāds, ka, ja no tiem dažiem klikšķiem var izveidot tik dažādus, tad diez vai klikšķinātājiem uz to pienāks autortiesības. Ja tur būtu tā, ka es mākslīgā intelekta rīkam rakstītu daudzus un sarežģītus jautājumus un mēģinātu ļoti precizēt un strīdēties ar viņu, ka man vajag šo roku nevis šādi pacelt, bet šādi varbūt. Un puķītei jāliec nevis uz vienu pusi vai uz otru pusi, tad varbūt varētu sākt runāt par kaut kādām arī personas tiesībām, bet tikai ja vienkārši izvēlas no piedāvātajiem, man šķiet, ka tad nē. Tas bija tas mūsu domu gājiens. Ja?